svētki Liepājā esam draugs dievkalpojumā, arī Gids skola notiek, kur mēs vienmēr kaut ko dziļāk parokam viņa kā kunga vārdā. Šodien es lasīšu no 3. Mūzes grāmatas 203. nodaļas, kur mēs lasām no 15. panta. Tad jums būs skaitīts sākot ar dienu pēc šabata, kad jūsu līgumais upuri kūlis tiks atnes. Patiesi 7 šabats, un tas, lai būtu pilnas 7 nedēļas. Līdz tai dienai, kura seko 7. šabatam, skaitiet 50 dienas, un tad pienesiet tam kungam jaunu ēdamu upuri. Vēl savienojam to kopā ar apustuļu darbiem 2. nodaļu, kur lasām sekojošo apustuļu darbu 2. nodaļu. Paši sākumu lasām. Kad vasaras svētku diena bija atnākusi, visi bija sapulcējušies vienā vietā. Kad šavota diena bija atnākusi, kad šavots bija atnākusi, jo tas vasaras svētki, bieži asociējas ar vasaras sākumu. Es kādreiz patiešām arī domāju, ka tad sākās vasara, kad baznīcā notiek vasaras svētku dievkalpojums. Un piepieši no debesīm nāca rūkoņi, kas stipras vējš pūs un piepildīja visu namu, ko tie sēdēja. Un viņam parādījās ugunsmēlis, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visi tika piepildīti ar svēto garu un sāka runāt citās mēlēs, kā gars tiem deva runāt. Tad šī ir šavota nedēļa, svēta diena, kas šodien šajā tieši 12. jūnijā notiek, kad svin šavot ebreji, šavot svētki, nedēļas svētki. Šavot svētki tiek svinēti 50. dienā pēc Pesaka. Tātad notiek šies detaļi nestāsti. Omēra atskaita un Pesaka svētki, viņi ir lielie svētki, tāpat kā šavots un sukot, tie dievi noteikti svētcenīgi svētki. Tātad 3 dievi noteikti svētki. Ir cits svētki arī, bet tiem nav šāda nozīme, tik ir, ka, ja Dievs tos ir noteicis, ka tev to būs svinēt tieši šajā laikā un tieši tādā veidā, kā viņš to satur arī atklāja, kā jāsvin. Tātad no Pesaka dienas sāk skaitīt līdz šavot. Pesaka faktiski saistās ar iziešanu no Ēģiptes, tā ir brīvības svētki. Tātad, kad iegūst fizisko brīvību no Ēģiptes verdzības, kur 400 gadus ebreji pavadīja verdzībā. Un šavot svētki, tie ir faktiski jau garīgās brīvības iegūšanas svētki. Tiem tā vajadzētu būt, jo šavot svētkos saņēma, Dievu tauta saņēma Toru Sinai kalnā. Tātad saņēma baustību, tas, ko baznīca definē kā tāda nāves baustība, kas uz mums neatiecā. Tu saņēmi dzīvības baustību, tu saņēmi Toru Sinai kalnā, kas ir mācība, kur vajadzēja mācīt tautai, mācīt ebrejiem, lai savukārt apmācīt viņi būtu un iet tālāk pie citām tautām, mācīt, iepazīt un iemīlēt vienīgo Dievu. Visi jau saka, ka Dievs ir viens, Bet ko tā problēma ir, kad katrs pa savam, katrs savā skapīti ielīs un lūdzās, un pat konfliktē un naidojas. Tāpēc, ka nav atklāsums, nav tā atklāsuma, kad bija dota Sinai kalnā, kurā ir viss Torā par to, kas ir Dievs, kas ir šī pasaule, ko Dievs radīs, kas ir cilvēks šajā pasaulē, kurā mēs esam ielikt no radītāja. Šī ir brīvības svētki, un Pesaka arī saistīts tāpat kā šavot un sukot, viņi saistīti ar lauksaimniecību, jo ebreji viņi bija arī lauksaimnieku tauta, un Pesaka bija miežu pirmaju pienešanas svētki, miežus, kad brauc miežus, tad to pirmai pienes Jeruzalemes templī kā šo upuri. Šavot svētkos tiek pienests jau kviešu upuris, Kviešu, un atceriet, ka tas ir
Jāņa evaņģēlijā 12. nodaļā, viņš jau salīdzina ar kviešu graudu. Viņš saka, ja kviešu grauds nemirst, ja, tad viņš nevar pavairoties, tad viņš nevarēs vārpu izaudzēt un nevarēs būt pavairošanās. Ja. Kviešu grauds, tad viņam ir jāmirst, jā, lai varētu tapt graudu. Un tur mēs jau redzējām, kad svētais gars izlējās pār Jeruzalemes šavo svētku, tad viņš sadalījās atsevišķās uguns liesmās, tas uguns, kas nāca, jā, tad pavairošanās. Un tur bija no daudzām tautām, no nācijām, jā, kas bija atbraukuši uz Jeruzalemes templi tajā laikā, kurš Morijas kalnā, lai pienešu upuri, lai būtu kopā ar jūdiem, ja, kas vēl nebija varbūt izdarīti, bet viņi tur uz turiem brauca. Un viņi visi redzēja, ka kaut kāds brīnumais notikums notiek, ja? Un apusturi viņa zināja, jo Ješua bija teicis, gaidiet, kad svētagars nāk. Un viņi zināja, ka šavo svētki ir tā diena, kad viņš varētu nākt, jo tā ir tona saņemšana svētki. Nu, un šavot svētki parasti viņi notiek Sivana mēneša 6. dienā. Šavotā sinagogas dekorē arī ar ziediem parasti ebreja, un ļoti skaisti izskatās. Un naktī uz šavot svētkiem, tas ir kā šajā naktī, ko mēs pavadījuši, parasti ebreji neguļ, bet lasa Toru, lasa 5 mūsu grāmatas, ja, īpaši akcent liekot uz 2. mūsu grāmatu, 20. nodaļu, kur ir aprakstīts, kā Dievs dod baušļu, 10 baušļu vai micvot. Ja. Tad šis tiek darīts šajā naktī. Nu, un šie svētki notiek 3 reizes gadā, Hagrigalim, to sauc jau tie svētcenieku svētki. Daudzām tautām bija sabraukuši, lai pielūgt Izraēlu Dievu tur Jeruzalemes templī. Tātad mēs atrodamies šodien šajā laikā, kad tas viss, ko Dievs rakstījis, ir spēkā. Kā es jums iepriekš teicu, kad svētkus, ja, var svinēt ar izpratni un var svinēt bez izpratnes, ja, var svinēt kā tradīcija. Var izmainīt svētku laiku, bet var būt iekšā tajā svētku saturā. Ja. Un var izmainīt svētku laiku un cits saturs saņemt, un ne to, ko Dievs grib iedot. Ja. Tātad, ja mēs tagad orientējamies uz mēnesi kalendāru, kā ebreju mēnesi kalendārs, ja, 6. Sivana mēneša 6. diena, tas nozīmē, ka šī diena pēc šī astronomiskā norisi, viņa mainās katru gadu. Ja? Viņš nebūs tajā pašā dienā, ja mēs kā pēc saules kara kalendāra svinam, ja? Tad tajā pašā mēnesī, tajā pašā dienā. Ja? Bet šis mēnesis kalendārs, ja? viņš ir 29,5 dienas jau, un tad tu pieliek klāt, lai viņi nebūtu nobīdi tai dienai, lai serotētu pa gadu apkārt, ja, pieliek šo Adara mēnesi, ja, Adara mēnesi, tas ir 13. mēnesis. Un tad var būt atšķirīgi, ja svētku laiks var būt martā, maijā vai pat jūnijā kā tagad, ja, jo viņš rotē. Ja. Tātad princips ir viens, ja. Nav precīza atbilstoši tam ritmam, kā riņķo saule, bet ir atbilstoši tai ritmikai, kurā Dievs ir ielikt šos svētkus. Ja? Un ieiet iekšā šajā ritmikā, arī saistībā ar šabatiem, ja? Mēs piedzīvojam kaut ko vairāk un savādāk, nekā tad, ja mēs pakļaujamies cilvēka noteiktai kārtībai, kur bauslis tev būs turēt svēto dienu, ja? Tur ir oriģināli teikt, tev būs šabatu svinēt, ja? Bet mēs esam pieņēmuši, ka svētdiena ir tā svētā diena, ko svin kristieši. Ja? Un nevar saņemt to, ko saņem, ja ievēro šo Dieva ritmu. To saturu nevar saņemt, tāpēc, ka Dievs ir noteikti. Bet katrā ziņā, ja tu esi iekšā jau šajā dziļākajā izpratnē, tu saproti to būtību, tu esi uztvērt, tu esi iegājis iekšā šajā jau mūžīgā šabatā vai šavot svētku būtībā, ja? Tad man, principā, nav jāpavada visa diena, kā šodien arī pavada sinagogās vai mājās svinot svētku.
man katru dienu, katru dienu es esmu iekšā šajā saturā. Katru dienu. Ja, un ja man jāiziet ārā, tad es izēju ārā tikai pildot kaut kādas ārēju tradīciju vai Dieva noteikti kārtību. Ja, es izēju ārā, lai piebiedrotos tiem, kuri to dara tā, šajā kārtībā. Bet es esmu iekšā tajā svētku būtībā. Esmu iekšā faktiski Mesijā, Ješua Mesijā Kristū, ja, esmu iekšā. Kurš ir teicis, ka viņš ir kungs pār šabatu, viņš ir kungs pār visiem svētkiem, pār Pesach, Šavotu un Sukot svētkiem. Ja? Viņš ir tas, kurš ir jau to būtību atklājis mums. Ja? Un ja mēs to uztveram, tad saprotiet, šī pasaule var mainīties, zemes riņķošanas ātrums arī var mainīties. Šie magnetiskie poli var mainīties. Ja? Mēs varam aizlidot uz kādu citu planētu, ja laika tas arī notiks, ja? Un tur planētas riņķošanas ātrums ir citādāks, savādāks, ja? Un es nevarēšu iekļauties iekšā jau tādā kārtībā, kā šeit uz šīs planētas tas ir, ja? Bet, ja es esmu iekļāvis iekšā tajā būtībā to uztvērs, ja? Tad es esmu iekšā jau citā pasaulē. Esmu iekšā debesu valstībā, kur savu šo ir pienākus klāt, un mums jāiet tajā iekšā, ja? Neignorējiet to, kas ir rakstīts, neignorējiet, ja? Bet to būtības atver. Bet, ja mēs paliekam pie ārējā, kā Pāvils raksta par baustību, ja? Ka tā ir nāves baustība. Bet viņš vienlaicīgi saka, tā ir svēta, tā ir dzīvības baustība. Es varu ārējo tikai uzsvērt un turēties pie ārējā. Un tas man ved nāvē. Man nav dzīvība iekšā. Bet es to dziļāko būtību uztveru iekšā, to uguni, kas iekšā tajā torā ir, kur Mūzus iegāja iekšā tajā melnajā mākonī. Un viņš to pavadīja 40 dienas un iznāca ārā spīdošā. Un man neviens nevar vairs iestāstīt, ka tā ir kaut kāda nāves baustība, ko viņš to saņēma Sinai kalnā. Viņš tajā mākonī sastapās ar Mesiju Kristu, kurš vēlāk apskatības kalnā sastapās ar Mūzu, Mošē, un Kristus Mašijā kā laiks spīdēja, un viņa drēbes arī staroja kā gaisa. Viņš spīdēja viss, ja? Tātad tā ir dzīvība, un šo dzīvību man vajag satvert, pakļaut Dieva noteiktai kārtībai. Tātad svarīgi tas ritms arī. Ritms, ko mēs ievērojam. Romiešu vēstulē 12. nodaļā, no 1. līdz 2. pantam, Romiešu 12, no 1 līdz 2. Apostols Pāvils raksta, nododiet sevi pašu par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, un tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana. Un netopiet pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties atjaunodamies savā garām, lai pareizi saprast, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Redziet, apostols Pāvils vai Šauls, ja, viņš neliek šī gadījumā akcentu uz to, ka uz šo ārējo kārtību, ja, bet viņš dara to, ko arī mēs darām un cenšamies līdz skolā, aizsāks ieskatīties sevi iekšā, ieskaties Dievā dziļumos un tad ļauj sev pārveidot. Tad ļauj, lai tu pats, tas iekšējais cilvēks mainās, ja? Lai tu vari saņemt to saturu, ko Dievs tev grib iedot, ka tu ievēro viņa noteikto kārtību. Jo var nebūt iztīrīts no tiem sārņiem. Tu vari būt piepildīts ar pasaules gara, pasaules idejām. Un tu nevar saņemt to, ko Dievs tev grib iedot, arī būt turētam šo Dievu noteiktos svētku, secību un kārtību. Un Pāvils tāpēc viņš rakstīja, nododies sev pašu par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri. Un tā, lai ir jūsu garīgā kalpošana. Tātad jūs esat tagad jau kā Pāvils, dzīvā Dieva nams. Jūs esat nams, kurā Dievs Elohims grib mājot ar savu garu. Jūs esat nams, bet ja šai namā ir kaut kas tāds, kas neatbilst Dieva noteiktai kārtībai, tad viņš nevar mājot tevi. Tad tu dzīvo pēc miesas, tad tu dzīvo pēc kādām citām, varbūt pasaules vai reliģiskām programmām. Un Dievs nevar tevi visā pilnībā mājot. Tā dzīvība jau tiek dota, to dzīvību jau visi saņem. Tas gars, kas ir cilvēkā, tā svecīt, viņa jau deg, bet viņa deg daudzos izdzīvošanas režīmā.
Bet, ja šo sacīja, iededz gaišāk šos veids, aleluja, kas var pateikt, amen, iededz gaišāk, lai visām tavā namā, tevi pašā, lai tā gaisma spīd, un lai viņi apspīd katru, kā teikt, kaktiņu, katru stūri, katru segmentu tavā būtnē, lai viss ir apgaismo, lai viss ir dzīvs, lai viss ir atjaunots. Redziet, nododies jau paši par dzīvu svētu upuri. Tātad upuris, tas nozīmē, ka man ir jāatsakās no tā, kas ir mans ego, manas personīgās intereses. Ja? Man ir labāk varbūt par sevi domāt, ētāk, tā liekas daudziem. Ja? Es nesaprotu to cilvēku to principu, ja tu nedomās par sevi, bet domās par citiem, ja? Domās par to, ko Dievs tev ieliek, lūdz par to. Ne tik par cilvēku, bet par globālām situācijām. Ja? Tu saņem vairāk nekā tad, ja tu dzīvo tikai savai vajadzībai, savam egoismu. Tātad upurēšana, tas ir šaurais ceļš. Ja? Platais ceļš ir tās, ko daudz iet par to šo saka, par plato ceļu. Tas ved nāvē, tas ved pazušanā. Reliģija ir platais ceļš, ja? Bet viņš šo saka, kad ejiet šauro ceļu, un viņš pats ir šis ceļš, amen, kurš liek atzīt patiesību, jo viņš pats ir patiesība, amen. Viņš tad bija gatavs uz upuru, bet viņš sev ļautu Golgotā nomocīt, ja? Spīdzināt, ja? Un nomirst viņš tur. Bet viņš nepaliek tur šajā kapā, kas klientiem bija, bet viņš iznāk ārā no turien. Eņģeļu akmeni noņem nost, ja? Un viņš ir ārā. Viņš nav jāmeklēt pie mirušajiem. Redziet, šī tā jau iešana par šo šauro ceļu, kad mēs esam gatavi, ja, atteikties no savām interesēm. Tā kunga Adunaja vārdā, lai kalpo citiem cilvēkiem. Un netopiet, kā Pāvils raksta Romas 12, netopiet pasaulē līdzīgi. Mēs bieži pielāgojamies pasaulē, ja? Pasauli mums spiež tolerēt, būt tolerantiem, skatīties tā, kā viss skatās, ja tavs kristīgais viedoklis ir, tad to varbūt labāk patur pie sevis. Bet reizē, ir cita reliģija, ko nepatur pie sevis. Ja? Viņiem pienāk laiks lūgtiem, viņi metās uz seju pie zemes, ja? Un lūdzās. Un viņi nebaidās, ko citi domās. Viņi nedomā par to, ko citi domā. Tas ir standarts, kas arī mums ir jāparāda. Ja? Mēs esam tādi, kas piedaram Abraham, Īzaku, Jēkabu Dievam, dzīvajam Dievam. Un visiem tādiem jāpalīg. Netopiet pasauli līdzi, nesāsiet izdabāt pasaulē. Nesāsiet nākt pretī pasaulē. Nepazeminiet sliekšņus, Dievs saka. Nepazeminiet, bet paaugstiniet. Standarts ir augstāks. Ja? Tas ir Dieva standarts. Tātad, pasaulē ir necilvēki līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprast to, kas ir Dieva griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tātad, nepieņemot pasaules noteikumus, ja? Mēs sākam atjaunoties, garīgais cilvēks sāk dzīvot. Es nedzīvoju vairs pēc miesas, es nedzīvoju tikai ar to miesu prātu, ko viņš man rāda, bet garīgais cilvēks sāk dzīvot manī. Viņš sāk manī dominēt. Mēs izlasīsim Kolosiešu vēstuli, 3. nodaļa. No 1. panta, ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas ir augšā, kur ir Kristus vai Mašieks vai Mesija, kas paaugstinās pie Dieva labās rokas. Es zinu, kā Pāvils runā, dod programmu, kā mums nevis svētko Pesaka šavotā vai Sukot svētkos vai citos jādzīvo, bet kā mums ikdienā jādzīvoja. Viņš saka tā, tiecieties pēc tā, kas augšā. Viņš ir augšā. Viņš nav apakšā. Viņš nav bildē vai krucifiksā. Viņš ir augšā pie Tēva labā roka. Tiecieties pēc tā, iepazīstiet viņu augšā, nevis apakšā.
viņa nepadariet viņu pa pīšanu, viņš nav pīša, viņš ir radījis matēriju, kurā viņš kādu laiku dzīvoja savā ķermenī. Tiecieties pēc viņa, jo viņš jau ir augšā, paaugstināt pie Dieva labās rokas. Tālākā programma, 2. pants, savu domas vēsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Redziet, tas, ja tev nav tā iestrāde vēl, tad tu domā, kā tā situācija tev diktē. Ja situācija ir negatīva, tu domā negatīvu. Tu visu laiku štuko, kā tikt ārā no šīs situācijas. Bet vienalga kāda nebūtu, vai pozitīva, negatīva situācija, apstākļi, ja? Manī pašām, manām iestāvās, veselē vai apkārt. Ja? Es nedomāju tā, kā man diktē miesa. Es nedomāju tā, kā diktē mans ķermenis vai dvēseliskās izjūtas. Es domāju tā, kā viņš grib domāt manī. Es domāju tā, kā radītājs grib domāt. Amen. Un kā viņš grib domāt, es lasu viņu vārdu. Un šo vārdu es pieņemu sevi. Un man ir veidojas tās domas, kas ir viņa domas, kas ir augstāk par cilvēku prātu un saprašanu. Cilvēki grib ieprogrammēt, es domāju tā, kā viņš domā. Jā. Un man arī viens cilvēks, viņš ar tevi nevar runāt. Es saku, var parunāt. Var runāt, tavā līmenī es var parunāt. Kādu laiku, bet pēc tam es runāšu par to, ko man Dievs teikt. Ja? Un ja tu negribi domāt tā, kā viņš, tu negribi mācīties tā domāt, runāt, ja? Tad mums conversation savu nesanāks ilgi. Ja? Es nevaru uz vietas griezties. Man nemitīgi katru dienu es treneris attiecības ar Dievu, attiecības ar cilvēkiem. Es viņam varu parādīt, bet tā lēmums un izvēle ir viņa, kā tālāk viņš pats orientēsies. Ja? Tātad vēsieties uz augšu, ja? Savu domas, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši un jūsu dzīve līdz ar Mesiju ir apslēpta Dievā. Saprotiet, tas ir stāvoklis iekšēji, un tu nevar uzreiz dabūt. Nevar pēc tādām, ūdens kristību, vai tu svētākā saņemšanu kādreiz jādomā, un tagad es maidīju. Tas ir process, ja? Kamēr es pilnībā nomirstu šai iznīcībai, jo es sāku saprast, ka viss tas, ko pasauli piedāvā, ja, tas ved iznīcībā. Es skatos arī masmedijos, uz ko orientēm kādu kur mediju. Vai visur ir aprēķins, visur ir uzķēt uz āķiši, iebrauc citā valstī, tev uzreiz dživu mesiķi atnāk, ja. Tev telekompānija piedāvā to. Ne jau viņa man kaut ko piedāvā, es viņai interesē, lai man maka dabūt naudā. Saprotiet? Es neesmu no tās muļas sūgas, ja, kas uzreiz. Jā, bet tāda ir pasaule. Tā pasaule dara. Mums ir jāatšifrē. Ja tu kaut kāds labs piedāvā, es saku, paldies, kungs, jā, ka kaut ko labi man piedāvā. Bet vienmēr pārbaudīt, tad uzreiz tas labāk ir kungs. Jā, jūs esat miruši. Jūs esat, tā kā miruši, ja? Ja švarīgi viņš mudināja, ieies savā klusā kamerā, aizsniedz durvis, ja? Tajā kriptā, ja? Kur mirušus apglabā, ja? Tā, lai tu esi miris, tā pasaule tev, lai savu jūtekļu nekārota pasaule, ja? Ja? Bet man nav obligāti jāizslēdzās tur klosterī vai celē, ja? Tur kādreiz mēs esam dzirdējuši un zinām, ka lielāk grēka nekā pasaulē. Pāvis arī teiks, ka viņi atgriežušie, bet grēko trakāk nekā tie neticīgi ir, ja? Tā kārība nav likvidēta. To vajag likvidēt. Jā. Kāro vairāk pēc tā, kas augšā. Kāro pēc dzīvā Dieva. Kāro pēc mūžīgās dzīvības ieies šodien šai laikā iekšā tajā teritorijā, kas ir debesu valstība. Ja? Un tad ir jābūt kā mirušiem, jo mūsu dzīve tagad ir ar Kristu apslēpta Dievā. Bet es vairs nedzīvoju šajā žaketē, kaut kā šī žakete man ir mugurā. Es vairs nedzīvoju šajā ādā, ko apvilkt mana miesa. Es vairs nedzīvoju šajā daļā, kas pieder iznīcībai. Ja? Es dzīvoju tajā iekšējā būtībā. Ja? Ja? Es savu Mesiju, savu Kristu, kurš ir augšā. Es esmu apslēpts Dievā. Es esmu savā radītā iekšā. Un tad notiek tā brīnišķīgā transformācija, ja? Kad tu vairs nedzīvo sevi, ja? Kad tevī Dievs dzīvo. Tas, ko Ješua gribēja iemācīt un mācīt saviem mācekļiem, viņš teica, vai tad jūs nezināt, ka jūs mani redzat, jūs redzat tēvu, ja? Tad jūs arī tādi būsiet kā es, bet ne lielāks. Tad jūs būsiet jau Lucifera tendence pakrauši.
Jūs tādi paši būtu kā skolotājs, ja? Savu, ko Dievs varēs rīkoties un dziedināt, slimot, izdzīt ļaunos garus, ja? Darīt brīnums un zīmes, Ješua vārdā. Aleluja. Un tālākais apostols Pāvils rakstīja, kad atspīdēs Kristus jūsu dzīvību, tad jūs atspīdēsiet līdz ar viņu. Kad atspīdēs viņš, Mesija, nevis priekšstatu bilde vai tēls, nevis teoloģiskais akvarels, ja? Bet atspīdēs dzīvais, amen. Tad jūs līdz ar viņu sāksiet spīdēt, tā kā viņš spīdējis tajā apskaitības kalnā. Kad viņa sejas bija kā saule un viņa drēbi spīd, amen. Un cilvēki pienāk viņam klāt, kad vēlāk viņš dziedēs, viņi pieskarās un no viņa enerģija nāk, viņa nāk dzīvības spēks ārā. Tas jums ir tas avots iekšā, bet nonāvējis sevī to, kas pieder pasaulē. Jā, pasaule man ir vajadzīga tādēļ, lai, kā Pāvils raksta, jūsu dēļ es gribu šeit būt, jā, lai nesu šo vēstu, arī tad, ja daudzi nepieņem, bet man tas ir jādara, jānes tālāk, jāpalīdz cilvēkiem šo vārdu. Un nevis tikai nodarboties ar ārēju labdarību, ja, bet ne šo atklāsmu, lai mēs varam satvert to, kas ir reālais Mesija, reālais Kristus. Jā, un tad ir nonāvējis sevī to, Pāvils atkārto 5. pantā, kas pieder zemē. Nonāvējis sevī to, kas pieder zemē. Netiklība, nešķīstība, kaisli, ļauno iekāri, mantkārība. Tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība pār nepaklausību dēliem. Tātad, saprotiet, Dievs ir radījis mūs. Savu vecākiem saņēmuši esam miesies ar šiem genomiem savienoties, ja? Un viss, kas iekš mums ir iekšā, kas ir attīstījies un pieauguši mēs, vai tas no tā maza embrija, visu ielici Dievs iekš mums, ja? Bet mēs dzīvojam šeit pasaulē, kas ir šī kritušā eņģeļa, arī iedarbības sfērija, un mūsu dievišķie atribūti, ko Dievs ieliks iekš mums, mūsu dvēselē, mūsu prātā, viņus darbina šīs pasaules kungs, kas izspērē iekšā kaut kādu kārību, iekāro to, izdara to, tev tā būs labāk, ja? Bet redz, kad es sāku nonāvēt to, es no tā atsakot, tad Dievs var sākt lietot manus dvēseliskos jutekļus savās interesē. Man nav sev jāpadara par Tutanhamonu mūmiju, jo Tutanhamons, viņš ir saglabājis miesīgi, ja, bet viņa gars nav tur augšā debesīs. Ja. Kad Ješua uzkāpa apskaitības kalnā, tad viņš sastapās ar Mūzu un Mošē. Viņš sastapās ar Eliju. Tas vienkārši norāda uz to, ka lieli gari, kas šeit ir pasaulē, lieli gari, ko Dievs ir aicinājis, ja, viņi nav tādā mirušā stāvoklī, kā kādās konfesijas māri. Viņi dzīvi, viņi var atnākt uz šejienu, viņi var sastapties ar Ješua, viņam mūs var sastapties. Abrahams arī, viņš nav pie mirušajiem, viņš ir pie dzīviem gariem, kuriem tajā no Ebreju vēstulē 12. nodaļā rakstīts, ja, kad kāpiet Cijānas kalnā, kur ir Dieva trons, kur Ješua Mesija ir, kāpiet tur augšā. Un tur tad arī var uzkāpt, un tur var stacionēties pilnīgi sasniegušie garīgi, redziet, nevis tie maziņie garīņie, kas grib dzīvot kaut kādos naktspodiņos, ja, bet lielie gari, kas ar šiem podiņiem nesamierinās. Kas ar elkoņiem tagad cāls, ka viņš ir olas čaumalā, jau tik tā nopietni, viņš sāk knābāt to čaumā. Jā, tiek ārā no turienes ir. Citādi nosmaks tajā kalcī apvalkā. Nevajag tev to apvalku. Tev nevajag to pancervēt. Tev vajadzīgs ir dzīvības gars. Tev gaiss ir vajadzīgs. Amen. Tev sauli ir vajadzīga. Amen. Tev jāsaplēši tas apvalk. Tev esiet rauki jāsadragā. Amen. Lai jaunajā formātā to iet iekšā. Lai to ieelpot dzīvību. Slava kungam. Aleluja. Redziet, uz tādēļ, kā viņš saka, ja šo mēs nedaram, ja mēs šo nenonāvējam sevī, to, kas pieder zemē, kas piesaist zemē, tad mēs nevaram būt Dieva instrumenti tā, kā Dievs mūs ir paredzējis, lai mēs būtu ietekmīgi ar autoritātu un spēku.
Nu, un viņu dēļ nāk Dieva dusmības par nepaklausību dēliem, protams, arī meitām, ja? Mēs arī atzīst, ka tā var būt. Ja nepaklaus. Arī pār dēļ, ne tikai pār dēliem nāk, meitām arī nāk Dieva dusmība, ja? Kur vidu jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tādī